Labrīt, ir sākusies jauna diena, un es esmu gatava savām brokastīm. Alhambras komplekss ir viena no visvairāk apmeklētākajām vietām visā Spānijā, un tā simbolizē Andalūzijas kultūru un arābu atstāto mantojumu. Esmu nokļuvusi vietā, kur reiz atradās seno valdnieku vasaras rezidence. Šeit atrodas skaistie dārzi, kas ir izcila vieta mierīgām pastaigām. Ļoti daudz ārkas no kokiem izveidotas. Apmeklētāji tiešām ir ļoti daudz, pat grupās. Bet labums ir tāds, pagaidi, un tad nav neviena vairs. Es ticu, ka vasarā ir daudz vairāk cilvēku, kas apmeklē šo, bet ziemā jūs gaida maģija, klusums. Es pat dzirdu putnus čivinām. Un skats uz pilsētu. Un mūriem. Rozes, gan jau domā, mēs ziedēsim. Mēs ziedēsim pat ziemā. Es nesaprotu, es Granādu apmeklēju ziemā vai zelta rudenī. Kāda skaista koku aleja ar izveidotām arkām un rožu dārzu var redzēt. Rozes, protams, vairākums ir noziedējušas.
Gluži kā atgriezties Marakešā pirms 2 gadiem. Taisni tādas pašas flīzītes un raksti. Man jau kakls saks tāpēc, skatoties visu laiku tur augšup. Nasrīdu pili varētu devēt par Alhambras sirdi. Šie pagalmiņi ir īsti islāmu arhitektūras šedevri. Pils tiešām bija viens liels vau. Ja jums ir maz laika, tad noteikti apskatiet to, bet dārs arī ziemā nav zemē metams. Tas pārsteigs jūs. Alkazaba ir senākā kompleksa daļa ar cietoksni un torni. Šeit pavēras iespaidīgs skats uz visu Granādas pilsētu. Tur tālumā var redzēt kalnus. Skaties, kur gribi, visur apkārt ir vēsture. Kā uzkāpu, tā saulīte mani arī sagaidīja. Iepriekš es jums teicu, ja jums ir maz laika, tad apmeklējiet vismaz pili, bet tagad, redzot šos skaistos skatus, saku jums, atbrīvojiet savu laiku obligāti vismaz pusdienu un apmeklējiet šo kompleksu visu.
Es šodien cēlos augšā ļoti agri, lai šo kompleksu apskatītos 9 no rīta. Un ziniet, tas bija to vērts, jo tagad cilvēki nāk lielās grupās un mazāk var baudīt šo visu skaistumu. Šī baznīca no āras nekas pārsteidzošs, bet no iekšas īsta apslēptā pērle. Un vietējie tur starp citu tikai iet, turisti nebija. Šī ir ļoti skaista baznīca no āras, un es redzēju arī, ka no iekšas bildes arī ir ļoti skaistas, bet, diemžēl, viņi ir cieti. Tā, diemžēl, dažkārt notiekās. Ne visu var redzēt. Pēdējo vakaru es apmetīšos pilsētā Nerja. Šeit nav nekas tāds baigi īpašs, vairāk kurortu pilsēta, mazi tirdziņi. Došos tagad apskatīt nelielu skatu punktu, kas saucās tulkojumā Eiropas balkons. Vēlāk varbūt tās aiziešu kaut ko nedaudz uzēst, bet par to es vēl neesmu domājusi, jo es Granadā ēdu jau tapas un īpaši neesmu izsalkusi. Domāju, ka vasarā šeit ir ļoti daudz cilvēki. Paņem tās gultiņas, es nezinu, vai jūs redzat, bet tur ir gultiņas un kurorti. Ēd, dzer un vienkārši bauda savas brīvdienas, bet, kā jau es agrāk iepriekšējos video minēju, es neizvēlos gultiņas, mazliet savādāk atpūt, jo man šķiet pārāk garlaicīgi, bet katram savs. Sveiks, Čāli, kā tev iet? Izskatās, ka viņam mana cepura labāk izskatītos. Man ir drausmīgs vējš un pat vēl, ka viņu aizpūtīs. Lūk, šī platforma saucās par Eiropas balkonu.
es redzēju, kā taisa šitos te akmentiņus. Jūs redzat, kādi ornamenti? Puķe ir. Granādā es redzēju, kā cilvēki uz ceļiem klapēja pa vienam akmentiņam. Jūs iedomājieties, kas tas ir par darbu, un mēs te vienkārši ejam, nemaz nenovērtējot, kad kāds skaistus ornamentus ir mēģinājis izveidot. Jāsaka, ka pludmale ir tiešām ļoti maziņa, kur cilvēki varētu pastaigāt vai papeldēties te. Jo es varu iedomāties uz to lielo cilvēku daudzumu, kas apmetās, tad ļoti maz vietas. Protams, ir daudz gultiņas. Bet paskatieties, kādi lieli akmeņi ir. Izdomāju precēties. Vai arī uztaisīt kādu romantisku kāzu foto. Kas tā pa mazu mājiņu uzbūvēta klintī? Gan jau kāds pieliekamais kurortam. Šīs zilās durvis, tik zili toņi man atgādina zilo pilsētu Marokā. Bet, diemžēl, par to video nav. Baigi tuvu negribas iet, ka nedabūnu ar ūdeni saslapināties sejā taisni. Zaļa māja, krāsaini podi. Nu, to es saprotu. Starp citu, viss šī ieliņa tādās krāsainās mājiņās bija. Trešā diena Spānijā, un es atrodos pilsētā Nerja. Visas iepriekšējās dienas es, godīgi sakot, aizmirsu jums parādīt savu naktsmītni, bet šoreiz es atcerējos un parādīšu savu numuriņu, kur tad es palieku. Maza virtuvīte, vannas istaba, tāds maziņš dzīvoklītis. Un terase. Es neesmu augšā vēl bijusi. Ir jau tumšs, vējas mašīna pat ir. Tāds maziņš dzīvoklītis būtu forši pat vairākām naktīm palikties. Es neesmu pārāk augstu uzkāpusi, bet man te patīk. Tālumā var redzēt, pat debesis iekrāsojušās šodien bija. Un par šo numuriņu es maksāju 45 eiro naktī. Varbūt iespējams tāpēc tāda cena ir, ka ir nesezona. Sezonā droši vien ir daudz dārgāk.
the next day. Ir sākusies jauna diena. Es esmu atgriezusies Malagas lidostā. Es noliku mašīnu, bet man vēl ir diezgan daudz laiks, tāpēc es aizbraukšu ar vilcienu uz pilsētu. Varbūt es kaut ko apskatīšu vai vienkārši iedzeršu kādu dzērienu. Es noliku savu somu mantu glabātuvē. Vismaz uz pāris stundām man būs mazliet vieglāk staigāties. Cepura arī es noliku. Un jaku es gan nesamainīju, jo brīžiem es jūtu vēju. Un tālāk es varu doties pilsētas izlūkos. Daudz cilvēku staigā maikās un šortos, bet es esmu meiteli. Valkā ir kaut kādi +20 grādi, bet nav jau tā, ka man baigi karsts būtu. Man meitelis mugurā, bet tas tikai tāpēc, ka iepriekšējās dienās pilsētā, kur es biju gan Ronda, gan Granādā, tur bija kalnaināks un bija augsti. Es ļoti agri cēlos no rīta un temperatūra bija 4 grādi. Man noderēja metelītes, bet tagad man ir atlikuši līdz lidojumam, lai es atgrieztos atpakaļ lidostā kaut kādas 3 stundas. Un nekas, ka man tas mētās mugurā ir. Neliels parks ar diezgan daudz soliņiem. Vasarā droši vien šeit ļoti superīgi ir. Izskatās, kad saule pat kā te neiespīd, jo ļoti daudz palmas. Cilvēki pat fotosesiju taisa. Flīzītes. Man ļoti patīk tās flīzītes. Seviļā es īpaši redzēju daudz. Šādas puķes man ļoti atgādina putnu knābjus, tādi kā putni. Un ceļojumā Madeirā, kad es biju, ļoti daudz šādas puķes bija. Un kad ir puķes ļoti daudz viena pie otras, izskatās vienkārši fantastiski. Es domāju, jūs zinat, par ko es runāju. Un Madeira vispār ir kaut kas unikāls. Ja jūs vēl neesat bijuši, tad noteikti aizbrauciet un varat iedvesmoties savam ceļojumam no laiksdoties.lv raksta. Šeit līdzīgi kā Granadā ir arī cietoksnis ar mūri apkārt. Romiešu laikā celtais amfiteātris ir saglabājies tikai daļēji.
Cietoksni es, diemžēl, neapmeklēšu, jo daudz lielāku es apmeklēju Granadā, un man nemaz nav tam laika daudz. Tur nokrāsots ir apakšā zaļā krāsā, un ūdens izskatās ļoti skaisti. Tā ir katedrāle. Tāds maziņš parciņš ar soliņiem, apelsīnu kokiem vai arī mandarīnu kokiem, bet zinu to, ka viņus ēst nedrīkst. Tāds apslēpts. Baloži izmanto iespēju, lai padzertos. Katedrāles ieejas maksa ir 10 eiro, bet es to neapmeklēšu ne jau tāpēc, ka man būtu žēl naudu samaksāt. Pirmais iemesls ir tāds, ka man ir laika trūkums. Man nav laika. Un otrs ir iemesls, ka visas katedrāles, kas atrodas Spānijā, es tomēr nevēlos apskatīt. Bet no āras, ja esmu tuvumā, kāpēc nē? Laiks pauzei. Baudīšu kapučīno ar mandeļu kūku. Neliels tirgus ar suvenīriem. Magnēti. Tie, kas mani pirmo reizi varbūt tās skatās, tiem es pastāstīšu par to, ka es magnētus vairāk nepērku, ko piestiprināt pie leduskapi, jo ceļojumi ir ļoti daudz un uz leduskapi vairs nav vietas, kad sāk jau kristos un saplīst. Tāpēc vairāk es neizvēlos pirkt magnētus. Ja es kaut ko nopērku, tad tas ir, pieņemsim, kaut kāds steikrekls vai rokas sprādzīte. Kaut kas tāds, kas saplīsīs un tu pats izmetīs laukā. Kam nav diezko ilgs mūžs. Es nopirku 2 pīrādziņus. Tie nav spāņu. Tie ir argentīniešu, saucās empanadas, ja nemaldos. Es parasti ņemu ar kaut ko vieglu, spinātiem. Visbiežāk paņēmu vienu ar spinātiem un vienu vistas pildījumu. Jāēd, kamēr silti. Es nezinu, ar ko šis būs. Tas būs pārsteigums. Ļoti garšīgi. Es esmu iepriekšējos ceļojumos arī viņus baudījusi un izvēlos viņus vēl aizvien pirkt.
Yo no sé por qué. Ir ziema, bet koks zied. Mans brīvais laiks noslēdzās 3 stundas, paskrēju vienkārši vēja spārniem. Iedzēru nedaudz kafiju, uzēdu pa kādam pīrādziņam un izbaudīju saulīti. Nekas vairāk baigi man nesanāca, bet man plānos nebija apskatīt baigi šo pilsētu, vienkārši izbaudīt saulaino laiku, kamēr man nav jābūt lidostā. Bet tagad jau jādodas pakaļ Somai un ar vilcienu uz lidostu. Ļoti ērti ir nokļūt no lidostas līdz Malagas centram ar vilcienu tikai 11 minūtes un maksā 2,60. Manas 4 dienu brīvdienas pa Andalūziju diemžēl ir beigušās. Paldies, ka skatījāties un bijāt kopā ar mani. Tiekamies jau pavisam drīz manos nākamajos piedzīvojumos. Tā!